Labdien! Nu, izlasot man referātu tematu, droši vien daudzi teiks, ka tas ir kaut kas perifērs vai margināls, kā tagad teiktu. Tad es uzdošu jautājumu, kurš ir iztulkojis no literātiem vismaz divas Raina lugas. Nevaru atbildēt. Sākotnēji man likās, ka tā ir Aspazī, kas ir vāciski tulkojusi tātad Raina Jāzepu un viņa brāļus un Zelta zirgu. Paskatījot Zelta zirgu, ziniet, ļoti interesanti. Protams, uz grāmatas vāka ir rakstīts, ka tulkojusi Aspazī. Protams, būtu diezgan jocīgi rakstīt, ka tātad Raina luga un tulkojas Rainis. Un paskatījos tādus ļoti, teiksim, nopietnus avots, kā Nacionāla enciklopēdija, kā Nacionālās bibliotekas datubāze, Rainis un Aspazī, un ir trīs varianti. Tulkojas Rainis, tulkojusi Aspazī, tulkojuši abi divi. Nu, tad laikam tomēr paliksim pie tā, ka ir tulkojuši abi divi. Un droši vien otrais ir izdzirdot vārdu Teivens, droši vien daudziem, kas interesējas par kultūras vēsturi, literatūras vēsturi, nāk prātā Arno Teivens, izcils arhitekts, sabiedrisks darbinieks, triju lugu autors, teātra darbinieks, ļoti aktīvs sabiedrisks cilvēks, gan šeit savā dzimtajā pusē, starp citu, vai šeit ir cilvēki no Bauskas, no Mežotnes puses, lai es varu drošāk runāt, ka man neviens nepārbaudīs. Nav, jā? Nu, tad ir skaidrs. Tā, kā es nonācu pie šī cilvēka, pie Edvina Teivena. Tas ir tātad darbs, ko es jau ilgi un dikti strādāju un līdz galam neesmu novedis. Tas ir par Raina uguns un nakts tulkojumiem. Cik ir šādi tulkojumi, kur ir problēma un kur vēl ir palikuši kādi jautājumi. Tātad uguns un nakts ir tulkota, tātad ir iznākuši 9 tulkojumi. 4 no tiem ir krievu valodā, 2 ir angļu valodā, franču valodā. Tas gan ir periodikā, kaut bija jau priekšdarbi izdevumam grāmatā un Pola Fora priekšvārds sagatavots. Tad ir baltkrievu valodā un, ja mēs pieliekam 10. tātad rokrakstu Edvina Teivena, tad iznāk visi 10 akurāti. Pirmais no šiem tulkojumiem, par ko es gribu pateikt pāris vārdu, tas ir krievu valodā. Manuprāt, šis izdevums patiešām ir unikāls. Protams, nerunājot par māksliniecisko kvalitāti, bet par pašu iznākšanas faktu. Iedomājieties 20. gadu Krievijā pilsoņu kara laiku UFU milzīgu papīra deficītu, kad UFā faktiski darbs ir, iespēšanas darbam ir izmantota militārā tipogrāfija, ko tolaik vada Jaroslavs Hašeks, starp citu. Un šīs darbs tātad parādās interesanti, kādā veidā tas ir nonācis Raina bibliotekā. Raina bibliotekā tas ir nonācis Raina dzīves laikā, un ar tātad latviešu teātra skatuve spiedogu. Tajā pašā laikā nav nonācis pie Raina šajā pašā laikā tātad veiktais tulkojums Ģirds Vilks ar nosaukumu Volkov, kurš līdz Rainim tā arī nav nonācis. Un Rainis, tāpat kā vesela virkne citu
kas ir rakstījuši par šo tulkojumu, ir kļūdījušies, jo Rainis gan ar tādu pieļāvumu saka, ka šo tulkojumu ir veicis kāds enerģisks, jauns cilvēks, laikam aktieris Friedrichs Grunte. Faktiesībā tas ir pavisam cits cilvēks. Friedrichs Grunte bija Smaļenskas teātra direktors, Latviešu teātra direktors nošaus 38. gadā, bet šo tātad tulkojumu ir veicis Jānis Grunte, kas, protams, Krievu avotos ir pārvērties par Jan Grunt. Un 2017. gadā, kad visa progresīvā Krievija atzīmē lielās oktobra sociālistiskās revolūcijas 100. gada dienu, tad Kolomnā, kur Jānis Grunte savulaik ir bijis komisārs un citos augstos amatos, tika nosaukta iela Jāņa Gruntes vārdā. Un tad pilsētā parādījās vairāki materiāli, jo pilsētā radās pamatots jautājums. Viena no centrālajām ielām, agrāk bijusī darba iela, arī raksturīgs, pēkšņi iegūst jaunu nosaukumu un visi sāk interesēties, кто такой или что такое Jan Grunt. Un šādā sakarā arī parādās diezgan daudz interesantu materiālu par Jāni Grunti. Protams, tur ir pieminēts viņa dzejoļu krājums Kandaļnī zvoni, un kurā ir arī 3 Raiņa dzejoļu atzejojumi, bet, protams, Krievu avotos nekas neparādās par to, ka šī Raiņa luga būtu Gruntem saistība arī ar tulkošanas darbu. Vēl interesantāk šajā sakarā ir nākamais Krievu tulkojums, līdz kuram es vēl, kā sacīt, neesmu īsti sapratis. Jautājums, vai 30. gados Pauls Dauge, gatavojot Raiņa darbu izlasi un iekļaujot šajā darbu izlasē Raiņa uguns un nakts tulkojumu, zināja par Jāņa Gruntes tulkojumu? Ļoti iespējams, ka ne. Tulkojums parādās jauns, pēc tam tas ir publicēts vēl 2 vai 3 reizes, bet tur nekur nevienā avotā neparādās vairāk kā tikai uzvārds Muratovs ar iniciāļiem, parasti tikai ar vienu. Esmu izracies visādus Muratovus uz priekšu un atpakaļ, neviens neder, kas varētu. Un man rodas aizdomas, ka tas varētu būt pavisam cits cilvēks, kas varētu būt ar pseidonimu. Varbūt pat tas ir Raiņa draugs Pauls Dauge. Ļoti interesanti. Bet tagad tātad, nu rau. Pirmo reizi ziņu es tātad atradu par to, ka Raiņa uguns un nakts eksistē rokrakstā vācu tulkojumā, atradu tātad Valda Gavara grāmatā mūsu priedis Rainis un Aspazija jaundabultos. Tur ir pieminēts šis rokraksts ar norādi uz tātad, tur gan bišķi citādi, bet tātad reāli tas atrodas LU akadēmiskās bibliotēkas Misiņa bibliotēkas retumos, un šajā tātad tulkojuma uzskaitījumā ir dots arī gads, 1920. No kurienes varētu būt šis 1920? Tātad no 1920 varbūt tas nāk no Raiņu dienas grāmatas, kur 20. gada 20. oktobrī ir Raiņa ieraksts, strādāja pie uguns un nakts tulkojuma vācu valodā. Savukārt priekšvārdā dzīves un darbu izdevumam, tātad ugunī un naktī dzīves un darbu izdevumā, Rainis ir licis tādus vārdus. Uguns un nakts ir tulkot arī vācu valodā no jauna latviešu rakstnieka, bet grāmatas klajā nākšanai radušies šķēršļi. Tiek gaidīts cits tulkojums. Nu lūk, un
Tātad atradu šo vācu tulkojumu. Šim vācu tulkojumam kas man te tagad... Tā pabrauc man uz to vēstulīti, ja? Tātad pie šī tulkojuma atradās arī šī vēstule, kas ir adresēta Gulbim, Ansim Gulbim, un runa ir par Rostāna Lugas, tātad Ilgu princese tulkojumu, ko viņš piedāvā tātad izdošanai, piedāvā Gulbim un tātad stāsta, ka viņš ir gatavs arī tulkot no citām valodām, no krievu, vācu, franču un tā tālāk. Tātad pabraucam tālāk. Ja. Nu, lūk, tātad šeit ir tā Luga. Lugā, cik zinu, profesionālajos teātros praktiski nav uzvesta. Un Sirano de Beržeraks mēs labi zinām no Rostāna darbiem, arī Nacionālajā teātrī Ērglens. No šī Luga dažādos avotos tātad brīvi tulkota gan kā sapņu princese, gan kā citādos variantos. Tātad lūk, šīs Lugas tulkojums ir nonācis šeit. Un tālāk tātad ir Raiņa Uguns un nakts tulkojums vācu valodā. Tātad jau tas, par ko mēs runājam un zinājams, un jaunais, teiksim, pārsteigams, jā. Tātad apskatīju šos te vēstuli un tulkojumu vācu valodā, un liels bija mans pārsteigums, kad bibliotekas darbinieki man saka, Lau, tu interesējies te pa teiveni, bet pa viņu taču ir visai daudz materiālu. Nu, lūk, un tālāk, kas bija liels pārsteigums, tātad braucam tālāk, ja? Tātad ir izrādās arī spēlēju un dancoju tulkojums vācu valodā. Tālāk ir Jāņa Jaunsudrabiņa Vēja ziedi, Rasmas stāsts. Tālāk ejam ir Andrieva Niedras, tātad kā viņa saucas mūslaika pasaka, ja? Ne, vai mūsdienu pasaka. Tā Andrievs Niedra viens no retajiem, un tas varētu būt viens no pirmajiem tulkojumiem, kas mani vēl ieinteresēja. Tātad tur ir norādīta Gevidmed vai Rihards Zariņš, kas ir... Vai tas būtu saistīts ar Rihardu Zariņu kā ilustrāciju, tātad tas. Tālāk ir plūdoņa fantāzija par puķiem, tad ir viens diezgan liels atmiņu fragments no tātad Jāņa Poruka. Braucam tālāk, jā. Nu, lūk, par šiem es tātad atvainojos, ka tie ir tik nekvalitatīvi un ka tie ir paņemti no tātad grāmatas. Un grāmata ir pavisam tātad nesen nāks klajā pagājušajā gadā. Tas ir Edgars Stradiņš, Mežotnes zemes Lielupes krastos. Tātad šeit parādās tas, kas attiecas uz teivenu dzimta, un ziņas ir ļoti interesants, bet interesants ir kas? Šeit tātad tiek pieminēts gan viņa tātad Edvina Teivena interese par teātri, viņa piedalīšanās daudz, īpaši 30. gados, daudzos tur brīvdabas uzvedumos, un īpaši populārs viņš esot bijis tautgoda lomā akurātera Lugā. Un gan tas, ka it kā viņa bērnu vārdi
Zilizane un Gunis būtu speciāli tātad tapuši izējot no Raiņa vārdarināšanas principiem. Acīm redzot, tas kaut kur ir minēts, bet man ļoti patika tas, kas grāmatā ir izcelts, ka grāmatā ir izcelts, ka viņa mazmeitas Ilzes Kiršteinas atmiņās ir tāda frāze. Vectēvam palika nepiepildīts sapnis pārtulkot vācu valodā Raiņa lugu Uguns un nakts. Nu, lūk, tā tad nepiepildītais sapnis tomēr ir piepildījies. Tā, šeit tā tad ir viņa tēls, bet iepriek tā tad īpaši gribētu tā tad pievērst uzmanību viņa mātei, tā tad dzimusi Minna Margareta Rozenvalde, baltvāciete, kas esot bijusi tāda tiešām īsti stingra, punktīga sieviete, bet kas nodarbojusies tātad ar Edvina mājmācību, un viņš apguvis tātad franču, krievu, vācu, itāļu valodu, cilvēks ar ģimnāzijas izglītību. Visi šie darbi, tātad tulkotie darbi, kas agrākais varētu būt 19. gads, tātad viņš ir dzimis 900. gadā, viņam ir 19 gadu. Cilvēks, kurš turklāt tulko nevis, kā es teicu, dzimtajā valodā, bet no dzimtās valodas svešvalodā. Tā kā tiešām apbrīnojamas gan, teiksim, intelekta, gan darba spējas. Kāds ir variants, kāpēc viņš varētu būt šī te tulkošana pārtrūkusi? Viens iemesls. Es, protams, neesmu pārbaudījis, ļoti iespējams, ka kaut kas no vāciskā, varbūt kāds fragments no Andrieva Niedres vai Poruka kaut kādā vācu-baltiešu presē vai kur, to es neesmu pārbaudījis, bet lielās līnijās tātad viss tas ir palicis rokrakstā, nepublicēti materiāli. Un tātad šī te Edvina Teivena māte tiešām ir bijis cilvēks, kas ir ielicis ļoti nopietnus izglītības pamatus. Kādēļ, kā ir tālāk tas dzīves ceļš mainījies, var saprast no stāstītā tātad Edvins, kuram otrais vārds ir Raimonds, kā jau teicu, dzimis 900. gadā, un 2000, tas ir 20. gadā diezgan pēkšņi no dzīves šķiras tēvs un jaunākais brālis Arno, kuram ir 15 gadu. Tātad var saprast, ka ģimenē ir nolemts, ka Edvins būs, ja tā varētu teikt, mājas cilvēks un tādā veidā, bet Arno sāk studēt arhitektūras fakultātē un tiešām ar tādu nesautību un atdevi Edvins esot tātad mēģinājis un palīdzējis nodrošināt tātad brālim gan izglītības iespējas, gan citas iespējas un tā tālāk. Interesanti, nezinu, vārds interesanti laikam nav vietā, ka 19. gadā Bermonta laikā Edvins Teivins nonāk cietumā, viņiem tiek veselai rindai tiek piespriests nāves sods, un tikai pateicoties Bauskas pilsētas galvam, vācietim, kuram bijuši labi sakari Bermonta štābā, šis te nāves sods tiek atcelts. Bet tālāk tātad pabraucam, jā. Nu, te ir tā viņa jaunības bilde, pabraucam tālāk. Kāzu bilde, 24. gads, un 24. gads varētu būt arī
zināmā mērā tāds pavērsiena gads tādā ziņā, kā brīvības cīņu dalībniekam, arī šajā tātad brīvības cīņās cietušajiem, viņam tiek piešķirta jaunsaimniecība. Tur tās jaunsaimniecības gadu gaitā diezgan mainās, bet tas zīmīgākais ir 30. gads, jā. Pabrauc vēl vienu, jā. Nu, lūk, tur ir tā, tas ir ņemts no grāmatas, tas vectēvam palika nepiepildītais sapnis. Un šeit tā tad ir celtniecība redzama, viņu saimniecībai ar tādu poētisku nosaukumu Saules zemes, kas tolaik ir, nu, varētu teikt, visai ievērojama, arī ar to, ka viņi veiksmīgi audzē vīnogas, audzē, kā toreiz teica, firziķus, un šajā Saules zemēs sākotnēji tiek ierīkots dārs ar kādiem 800 augļu kokiem, ja nemaldos, 1000 ogu krūmiem, tāds paraugu dārs, viņi, ko? Jābeidz? Paraugu dārs, kurā viņi tātad tiešām ir tālu un plaši pazīstami. Un pārlekšu tātad uz Baigo gadu. Tātad viņš būdams pagasta sekretārs 41. gadā, nu tā kā viņš ir tātad padomju laikā, viņš ir skrīveris, tātad arī tajā savā pagastā, un Edvinam Teivenam tiek uzdots sastādīt tātad bagātāko, turīgāko apriņķa zemnieku sarakstu. Tātad Edvins Teivins esot kategoriski atteicies, aizbildinoties ar to, ka viņa rīcībā šādu datu nav, un rezultāts, protams, ir skaidrs. Viņš nonāk Gulaga nometnē, un pēc citām ziņām, protams, neskatoties to, kādi 44 apmēram cilvēki no šīta mežotnes pagasta tiek izsūtīti. Nu, un tātad kādas ir Edvina Teivena mūža beigas, Protams, viņš atgriezies vairs savas mājas, arī daļēji šī saimniecība ir sagrauta karalaukā. Karalaikā atgriezties mežotnē viņam tā tad neļauj, un viņš atrod darbu Rīgā, nolasīšu to garo nosaukumu. Latvijas PSR ministru padomes valsts izdevniecība, poligrāfijas un grāmatu tirdzniecības lietu komitejas materiālu un tehniskās apgādes pārvaldē par galveno grāmatvedi. Tā, nu un mūža noslēgums ir pavisam traģisks. 74. gadā ne uz gājēju pārējas, bet uz ietves viņu notriec kādas ministrijas automašīna. Protams, ar ministrijas šoferi to lietu mēģina noklusēt, tā kā radinieki par viņa nāvi uzzina tikai krietni vēlāk. Un tā apraujas Edvina Teivina dzīves gaitas, bet, lai tās noslēgums būtu nedaudz priecīgāks un optimistiskāks, teikšu, ka 99. gadā, tātad jau jaunajos laikos, Edvina Teivina bērni atgūst to, kas ir palicis tajās saules lejās, un cik nu tas ir iespējams, var atjaunot un turpināt saimniecību. Piedodiet, iznāca diezgan putraimi.